Čau! Šodienas svētdienas tēma bija mans Dievs un mana draudze. Mana draudze un mans Dievs. Un es zinu, ka šeit ir mans Dievs un šeit ir mana draudze. Es šajā draudzē darbojos ar sirdi, un es pielieku savu roku gan kalpošanā, gan arī cilvēku aprūpē. Pa 20 gadiem, kopš esmu ar Dievu, esmu tieši to iemācījusies, ka Dieva bez draudzes nevar būt, un es to redzu visur Bībelē, un mācītāji šodien brīnišķīgi par to stāstīja. Šī draudze ir tāda Latvijai pamata draudze, kā mācītājs teica, atmodas kalve. Kāpēc tu tā domā, ka tā ir atmodas kalve? Tāpēc, ka šeit ir tāds liels akcents ir uz māceklību. Ne tikai cilvēku atvest, noklausīties sprediķi un mierīgi aiziet projām un neuzņemties nekādu atbildību. Visapkārt ir cilvēki, kas filozofē par šo tēmu, kā Dievs aizskars, kā Dievs izmainīs, kā Dievs aizsniegs. Mēs neko nevaram izdarīt, mēs nevaram nevienu piespiest, mēs varam tikai lūgt un Dievs atvedīs. Viens cilvēks, ņemot savā paspārnē otru cilvēku, un atklājot viņam savu Dievu, caur savu mīlestību, caur to, ka viņš dalās ar to, ko viņš ir piedzīvojis no Dieva. Viņš var pilnīgi izmainīt ne tikai šī cilvēka dzīvi, bet vēl neiedomājami daudz cilvēku dzīves. Vai te ir tāds cilvēks, kam tu tagad pēc šī dievkalpojuma varētu iet un stāstīt un teikt, te ir mans Dievs un te ir mana draudze? Jā. Es pieņēmu lēmumu, ka es noteikti varu vismaz vienu cilvēku veidot par Jēzus mācekli. Debesu valstība ies plašumā ar tā kunga Cebauta dedzīgumu, bet viņš to savu dedzīgumu dala ar mums. Un tas ir iespējams tikai draudzē, kur mēs viens otru atbalstam, kur mēs viens otru stiprinām, viens ar otru dalamies to, ko mēs piedzīvojam ar Dievu, tur, kur mēs viens pret otru bružājamies, tā kā Salamans saka, ka tas ir arī vislabākais veids, kā mums tikt vaļā no tās pārdzīvojuma, bet man ir vienalga cilvēki. Bet tad, kad tu sāc brucināties, tad, kad tu sāc rūpēties, kaut vai tikai tāpēc, ka tu esi nonācis tādā pozīcijā, ka tev jārūpējās, tev aiziet prom, tas man ir vienalga. Jo tāpēc, ka tu esi ieguldījis kaut ko. Mēs nevaram pilnveidoties un nav kā personības, ja mēs neesam konkrētā draudzē starp vislabākajiem cilvēkiem. Tas ir viens. Un otrs, mēs nevaram darīt Dieva darbu, katrs atsevišķi, tikai kopā Dieva armijā. Šī ir draudze, kas ir darbnīca. Un šis bija vēsturisks dievkalpojums, kur mēs varējām uzzināt pamat patiesību. Kas tā ir? Noskaties dievkalpojumu un tu zināsi. Cienāšu